Vai visi to prot, lai nav jāiet uz lūkšanu? Ieslēdz ekrānu, redzi, uzspied tastatūru, parādās burti. Un stūrīte ir labajā stūrī, apakšējais taustiņš piespied un patur. Labrīt, ieņemam visas savas vietas. Cienījamie deputāti, sākam kārtējo 2010. gada 27. oktobra domas sēdi numur 22. Skatām darba kārtību. Adāt kungs jau ir sagatavojis kaudzi ar kaut kādiem saviem pieprasējumiem. Tā arī darīsim. Ņemsim vērā jūsu priekšlikumu, nodosim valsts bibliotekai. Visus šos jūs. Tā, skaidrs. Par darbu kārtību, cienījamie deputāti. Ir kādi priekšlikumi? Pīktau kungs, lūdzu. Mans priekšlikums pirmo jautājumu, kurš ir informatīvs vides un labikārtošanas daļas funkcijas un darbība, izņemt no dienas kārtību, jo uzskatu, ka domas sēde nav viņu jāskata. Paldies. Tā, vēl ir priekšlikums ienācis viens piebalsotais jautājums par adreses piešķiršanu Lejas Kalniņi Daugmalē. Kādēļ tas ir vajadzīgs? Skaistāk kungs varbūt ar īstu paskaidrojumu. Lejas Sakaiņi. Lejas Sakaiņi, jā. Tas saistīts ar to, ka ir nepieciešams cilvēkam nodot māju eksploatācijā un viņam ir terminēts laiks, un viņš aicināja ārpus kāds izskatīt šo jautājumu, piešķirt šo adresi, kas nepieciešams viņam reģistrācijā zemes grāmatā. Paldies. Tā, un vēl ir trīs. Tā, tie ir par darbu kārtību. Adāt kungs, tie ir par darbu. Tā, pirmais pacēla roku Leišārnieku kungs. Lūdzu. Par darbu kārtību, jā? Jā, par darbu kārtību. Man ir vairāki ierosinājums. Tur 3.3 un 3.4 punktos pie tiem PDF formām ir 2 vienā dokumenti. Vienkārši varbūt pa līdz tam, lai sakārto. Es jau sakārtos, tad ir ļoti labi vienkārši, lai nesanāk diskusija, tā kā atnāk raidījums. Paldies. Paldies. Adāt kungs, vai tie ir... Jā, viennozīmīgi tur ir arī priekš darba kārtības, jo pagājušajā domas sēdē mēs jau skatījām vienu mūsu frakcijas iesniegumu un neskatoties uz to, ka deputātu vairākums nobalsoja preti viņu, es tomēr lūdzu, lai viņi pēc būtības izskata. Ir pagājuši 2 nedēļas un pēc būtības man nav absolūti nekādas informācijas, kas ar šiem 2 iesniegumiem ir noticis, tāpēc mēs atkārtot pieprasām viņus izskatīt domas sēdēm. Jo, personīgi es uzskatu, ka ir jābūt kaut kādai lietvedības apritei, un ja reiz ir iesniegums, tad uz iesniegumu ir jāsaņem atbilde. Otra lieta ir, kas man pilnīgi nav saprotams, 7. oktobrī ir Ķekavas novada domē iesniegt arotbiedrības pretenzija, par kuru arī mums nav nekādas informācijas, un šo arotbiedrības pretenziju mēs saņēmām nevis tā kā pienākās adresētu deputātiem caur Ķekavas novada domu, bet tieši no arotbiedrības. Un līdz ar to mēs gribam, lai ievērot likumu par iesniegumu izskatīšanu, un tas ir tieši domas kompetencija, mēs gribam, lai šo jautājumu šodien izskata. Tā, atkārtojot vēlreiz, tad par ko jūs gribat? Te ir 3 iesniegumi. Par kuru jūs runājāt? Par visiem 3. Tātad 115. Par visiem 3 uzreiz, un tā, kā mēs tā noformulējam. Jautājums ir par deputātu. Tā, numurs 115, rakstīts par deputātu rīcību. Kāds sakars, kā saucās lēmuma projekts, par ko mēs varam skatīties, ko jūs gribat skatīt? Šis lēmuma projekts tika iesniegts pagājušajā domas sēdē, un viņš ir pievienots jums pie materiāliem klāt. Tātad tas ir par Arnolda Keistera rīcību, un es domāju, ka jums tur būtu jābūt, visiem tie, kas piedalījās pagājušajā domas sēdē, būtu pilnīgi jābūt skaidrībā, kas notiek.
Tas ir no 11. jūlija vēlkās jautājums, kad es prasīju, lai Keistarkungs izskaidro savu frāzi domas sēdē, un es jau 3. mēnešu šo skaidrojumu nevaru sadabūt. Atāt, kungs, jūs personiskie skaidrojumi savstarpēji lietu kārtošanas starp diviem deputātiem, manuprāt, nav domas sēdes jautājums. Viennozīmīgi, ja domas sēdē neizskanētu jautājums par to, ka es nepildu deputātu pienākumus. Šis jautājums ir par manu deputātu pienākumu pildīšanu. Atāt, kungs, bet es arī varu apliecināt, ka jūs nepildu deputātu pienākumus. Uz komitejas sēdēm jūs nenāk. Es atvainojos, tur bija pavisam par citiem jautājumiem. Arī es par šo jautājumu esmu informēts, un ir šī cilvēka iesniegums, kuru jūs tiešām esam par to jautājumu domas sēdē skatījis, un šis cilvēks ir domas sēdē piedalījies, kurš rakstīja šo iesniegumu. Domas sēdē? Jā, viņš arī šeit ir bijis, un pirms domas sēdēm jūs ir gaidījis, tās ir jūsu privātās biznesa lietas, ko jūs nevarat nokārtot ar kādu pilsoni. Un šis pilsonis meklējot jūs nevar atrast jūs pieņemamajā laikā. Un to tikai vēlreiz atkārtoja Keistarkungs. Es arī atkārtoju, ka šāds iesniegums domē ir bijis, kad jūs savā pieņemamajā laikā nesat sastopams. Es nesaukšu šobrīd šī cilvēku vārdu. Jūs viņu zinat. Jurķa kungs, es pareizi saprotu, jūs minat to iesniegumu, kas bija no Igora Starikova kunga, un mani tiešām izbrīna jūsu tikko pateiktā frāze, kur jūs apliecināt, ka biznesa partners sūdzās pašvaldībā par to, ka es neesmu atrodams kā deputāts privāto jautājumu kārtošanā. Kā jums tas izskatās uz Knāba likuma 20. panta fona? Adēt kungs, viņš gadu iesniegumā rakstīja, ka viņš nācis kā pilsonis uz pieņemšanas laiku, lai jūs sastapt, jo savādāk jūs nevar sastapt. Mēģināju jūs kā amatpersonu atrast, ja? Un, labi, šī tēma, manuprāt, ir balsojama. Ejam, nākošais ir 116. iesniegums. Jā, 116. iesniegums bija pagājušajā domas sēdē. Mēs iesniedzām iesniegumu, lai noskaidrotu, kuri deputāti Ķekavas novada domē ir atļaujušies izteikties publiski, ka kultūras iestādes tiks pārvērsts par spēļu zālēm, ofisiem un citām lietām, kas nav saistīts ar kultūru, un noteikti tiks likvidēt pašdarbības kolektīvi. Pagājušajā domas sēdē par šo jautājumu nobalsoja neizskatīt, un mēs arī prasījām, lai viņi izskata pēc būtības tādā gadījumā likumā noteiktā kārtībā. Uz šodien mums nav nekādas informācijas. Līdz ar to es uzskatu, ka 2 nedēļu laikā šis jautājums nav guvis virzību. Līdz ar to mēs viņu atkārtot liekam uz domas sēdi, jo mums arī ir termiņi, kurus būtu tā kā jāievēro, un mēs gribam tomēr nonākt skaidrībā, kur ir tie deputāti, kur var atļauties šādi iedzīvotājiem stāstīt. Paldies. Pēc manā rīcībā esošās informācijas tuvākajā Izglītības, kultūras un sporta komitejā šis jautājums tiks skatīts, un kur varēs visi piedalīties un uzdot jautājumu raksta autoram, kurš to ir rakstījis, un viņam par to ir jāatbild. Jo to, ko viņš publicē, jo publikācijas Ķekavas novadā, tur ir atsauc, ka par publikācijas satura atbildību nes tā autors. Un līdz ar to autoram varēsiet uzdot šos jautājumus, un viņam ir jāsniedz šis skaidrojums. Viņš kā skaidrojumu noteikti sniegs arī komitejā, uz kuru viņš ir aicināts. Paldies. Platpērkungs par šo tēmu. Par šo tēmu tieši pēdējā kultūras izglītības sporta komitejas sēdē pie jautājumiem dažādi. Es izteicu neapmierinātību ar to, ka šis raksts izraisīs gan domas sēdē jau faktiski jau tādu negatīvu skanējumu, un domas sēdē atkal pacēlās rokas, nobalsoja, ka nav jāizskat, un tad izskanēja tāda varbūtība, ka viņi būtu jāizskat vispirms komitejās, vai ne, ja citās vietās, vai ētikas komitejā, vai kultūras komitejas sēdē. Un lūk, pēdējā kultūras komitejas sēdē priekšsēdētājs pateica, ka tas jautājums nav tik svarīgs, lai viņu vispār pētītu. Un man tas, godīgi sakot, tajā sēdē atkal iznāca domstarpības, ja, un tad es tiešām jautāju, vai tad tikai opozīcijas deputātiem ir kaut kādas iebildes, vai tad nav pozīcijas deputātiem iebildes par to, ka ir sagrozītiem faktiem pilnā vīza, ja, pierakstīt, un nevien tas neuztrauc. Ja, un tā vajag tiešām celt tādu milzīgu
skandālu un te sāsināt šo jautājumu. Es domāju, ka mums katram deputātam izlasot šo rakstu rodas ļoti daudz jautājumu, un steidzamības kārtā vajadzēja vienkārši to izskatīt. Un ja mēs būtu komitejas sēdē izskatījuši, šodien šāds iesniegums nebūtu bijis. Es uzskatu ļoti nepamatoti šo jautājumu vienkārši neizskatīja. Ja. Un tas izraisa šādas sekas, ja. Tiek rakstīti iesniegumi, paskaidrojumi lūgt, ja. Un es domāju, ka šodien domas sēdē arī vajadzēja būt nevis komitejas sēdē, bet šodien domas sēdē Ancānam, un tad mēs varbūt to jautājumu vienreiz pavisam reizēm pielikt to punktu, ja. Kādām tiesībām viens var rakstīt avīzē, ko grib, un tas ir pašvaldības, diemžēl, izdevums, ja. Un es faktus minēju ļoti kaut vai vienu, ja, kāpēc nav pieminēt login, kas ir bija Ķekava idejas autori, visu šo smagumu uzņemās, nes kāpēc aģentūra. Ko tad aģentūra tur izdarīs? Ja? Platperkungs, paldies, es sapratu. Es atvainojos, ka pārvar, bet nevelkam laika garumā. Jā, es uzskatu, ka jautājums ir jāizskata komitejā, un varbūt, ka tam ir jāvēlt kaut kāda atsevišķa sanāksme, bet no domas sēdi veltīt kārtējiem jautājumiem, kurš ko pateicis un par ko, nevajadzētu pārēst, vai mēs varam sasaukt valdes sēdi, kura ir kā ētikas komisijas funkcijas mums pilda un izskatīt šos jautājumus. Bet šodien viņš noteikti nav skatāms, jo šeit nav arī sagatavots un nav jēgas skatīt, kad nepiedalās cilvēks, par kuru ir runa. Nākošais jautājums ir deputāta iesniegums par Ancāna rīcību. Atvainojos, šis iesniegums ir saņemts, novīdzēts tālāk sagatavošanai, izskatīšanai arī izglītības komitejā, nākošajā izglītības komitejā, kurā varēs piedalīties, un pēc tam, attiecīgi, pēc kādas komitejas atzinumiem viņu virzīsim uz domas sēdi vai sagatavosim atbildi arotbiedrībai. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi, papildinājumi? Adatkungs, lūdzu, vai varam pārēt pie balsojuma? Mani pilnīgi neapmierina pēdējais skaidrojums, pēdējā atbilde. Vienkārši es gribu atgādināt, ka iesniegums ir saņemts 7. oktobrī. Šodien mums ir 27. oktobris, ja tas jau ir 3 nedēļas pagājuši, un mēs beidzot esam nonākuši pie tā, ka mēs varētu sākt mēģināt viņu izskatīt. Pilnīgi nepieņemama situācija un prakse Ķekavas novada domē. Uz šodien viņam bija jau jābūt izskatītam, jāsniegtai atbildēji, un tā kā tas skar tieši domes lēmumu neizpildi, ja, tad es uzskatu, ka šī gadījumā tieši domēji ir jālēmi par to, ka šis cilvēks, kurš nepilda domes pieņemtos lēmumus, ir jāsoda. Ja, un Ancāna kungs šī gadījumā ilgstoši, es atļaušos pateikt, 4 mēnešus nav izpildījis domes lēmumu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti rupšs pārkāpums, un šis cilvēks noteikti nevar atrasties savā amatā, jo man pirms tam jau nebija īpašas uzticības viņam. Bet patreiz es esmu pārliecinājies viņa reālajā darbībā, ka cilvēks principā dara visu. Es brīnos par mūsu koalīciju, kas tik aktīvi viņu atbalstīja, un cik es saprotu, vēl joprojām atbalsta, ka cilvēks, kurš tik daudz ir darījis, lai nomelnotu Ķekavas tēlu, viņam šeit nav vietas. Paldies! Pārtraucam debatas par darba kārtību, pārējām pie... Es atvainojos, man ir vēl viens jautājums par darba kārtību. Lūdzu. Tātad, iepazīstoties ar šīs dienas darba kārtību, es ieraudzīju 48. punktu, jeb kā mums viņš ir 6. paragrāfs 6.1, un es tiešām vakar lasīju 5 reizes, un jāsaka godīgi, es īsti nesapratu to tēmu. Varbūt kāds ir spējīgs izstāstīt, par ko mēs šajā jautājumā runājam. Es atļaušos jums nolasīt. Par kārtības, kādā notiek uzturdevas kompensācija, izmaksāšana, pašvaldības policijai papildināšana. Es nesaprotu, par ko tur ir runa. Nonāksim līdz jautājumu izskatīšanai, tad arī pēc būtības, un tad arī jums izskaidrot. Es par šādu jautājumu nevaru balsot, ja es nesaprotu, par ko viņš ir. Paldies. Katram savu izpratni. Geika kungs. To jautājumu, ko tikko Adat kungs teica, viņu vajadzētu vai izņemt no dienas kārtības, vai, teiksim, tā diktā ātri sakārtot. Un tad taču nav saturs skaidrs.
Izlasiet. Satura tā nav, ko mēs balsojam, nav satura. Nu, izlasām visas skaļi. Nu, viens, kuram ir laba dikcija. Latpils varbūt izlasa. 6-1. Nu, balsot, kāds tur saturs ir iekšā? Nu, izlas, nu. Nu, Leišoniekungs, nu, kā tu saproti? Ko? Tu par valodas pareizrakstību parasti uzstādi. Jūs ar lēmumu projektu esat iepazinušies dokumentiem? Tā. Nu, Nē, jautājums ir tāds, ka šeit ir runa par pareizrakstību, kas ir aizrādījums sēdes darba kārtības sastādītājiem, kādā veidā tas ir ierakstīts. Milbrets kundze, tas attiecās uz jums. Vai uz kādu citu no sekretāriem, kurš ir sagatavojis šo dokumentu? Iesniedz nosaukumu. Vispirms jau policijai, nevis policijai. Ja, tad, kas ir policija? Tādas kļūdas. Viens un otrs ir izmaksāšanu ģenitīvu formā, kas ir tā kļūda. Par kārtību kādā? Tas ir aizrādījums administratīvai daļai par nekvalitatīvu sagatavot dokumentu nosaukumu, jo pievienotie dokumenti ir pareizi uzrakstīti. Vienkārši sekretārs neuzmanīgi ir veidojuši kartiņu un ir sagatavojuši darbu kārtību. Tā kā aizrādījums administratīvai daļai, un es gribētu paskaidrojumu par šo tēmu. Tā. Kromiņkungs, lūdzu. Cienījamie kolēģi, kā attīstības komitejas vadītājs, kamdēļ šis informatīvais jautājums ir ielikts uz domas sēdi? Sakarā to, kad izskan daudzas pretenzijas, kad vides daļa nestrādā, šo informāciju noklausījās komitejā, kur piedalījās tikai 5 deputāti, ieskaitot praktiski 4 un plus Leišavniekungs. Un tamdēļ viņš ir atnācis uz domas sēdi šis jautājums, lai nodaļas vadītājs sniegtu informāciju ļoti īsti konkrētu, ko tā šī nodaļa dara, lai noņem šo spriedzi. Paldies. Paldies, Kromiņkungs. Kāda ir izpildu direktoru vietnieku viedoklis par šo? Jautājumā par šo informatīvo punktu vidas un labiesvārtošanas daļas funkcijas un darbību. Manuprāt, tas ir pārsteidzīgi skatīties domē vienu daļu, ja doma pieņem lēmumu izveidot darbu grupu, kurā ir iekļauti deputāti un plus vēl izpildu direktors ar rīkojumu pielikt klāt no darbiniekiem un viss šī te darba grupa dos redzējumu 14. novembrī domē un tad jau acīm redzot arī parādīsies visas pārējās nianses. Tagad skatīties vienu daļu, es nezinu. Mums tādas daļas ļoti daudz. Paldies. Piekrītu, ka nav īsti liederīgi tagad skatīties katru daļu pēc atkarīgi, jo pēc 14. novembra domāju, ka būs daudz šādu prezentāciju un būs vajadzīga viena domas sēde, kurā mēs varēsim izskatīt visus šos jautājumus, kas būs sagatavoti. Tā, paldies. Tad pārējām pie balsošanas par darbu kārtību. Pirmais bija priekšlikums izņemt no darba kārtības informatīvo jautājumu vidas labiesvārtošanas daļas funkcijas un darbība. Kurš ir par to, ka izņemt šo jautājumu no darba kārtības? Balsojam. Paldies. Pret. Nav. Atturās. Atturās Kromiņkungs. Paldies. Nākošais ir par. Iekļauj par to, ka balsojam par to, ka iekļaut darba kārtībā jautājumu par adreses Lejas Sakaiņi, Dzintaru Daugavas pagasts Čekavas novads piešķiršanu nekustamam īpašumam. Kurš ir par šo jautājumu iekļaušanu darba kārtībā? Paldies. Kurš ir pret? Nav. Atturās. Adats Geiks Platpers. Paldies. Nākošais ir deputāta pieprasījums numur 115 par deputātu rīcību.
Kurš ir par šī jautājumu iekļaušanu darba kārtībā? Lūdzu, balsojam. Variks, Platpers, Adats, Geks. Kurš ir pret? Vilko, Beļinskis, Keisters, Jārums, Jurtis, Krūmiņš, Voldek, Pihtovs, Volkovičs, Danilēvičs, Malinauskas. Nākošais jautājums, šis jautājums nav darba kārtībā iekļauts. Nākošais balsojums. Atturās Leišalnieks atvainojos. Jautājums darba kārtībā nav iekļauts. Nākošais darba kārtības jautājums deputāta iesniegums 116. Kurš ir par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā? Balsojam. Kurš ir par? Es atvainojos, par ko ir tēma viņa? Par restruktūrizāciju un kultūras aģentūru. Abi divi nākošie. Tur viss tas nav. 16 par arī saistībā ar kultūras aģentūras avīzes rakstu. Balsojam. Kurš ir par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā? Adats, Geiks, Platpers, Leišalnieks, Variks. Kurš ir pret? Vilko, Beļinskis, Keisters, Jārums, Jurtis, Krūmiņš, Voldek, Pihtovs, Volkovičs. Kurš atturās? Danilēvičs, Malinauskas. Jautājums darba kārtībā nav iekļauts. Nākošais balsojums ir par iekļaušanu darba kārtībā. Deputāta iesniegums numurs 117 par Ansāna rīcību, par saistībā ar ārotbiedrības pieprasījumu. Kurš ir par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā? Adats, Geks, Platpers, Leišalnieks, Variks. Paldies. Kurš ir pret? Vilko, Beļinskis, Keisters, Jārums, Jurtis, Krūmiņš, Voldek, Pihtovs, Volkovičs, Danilēvičs, Malinauskas. Atturās nav. Jautājums darba kārtībā nav iekļauts. Tagad aicinu balsot par koriģēto darba kārtību kopumā. Kurš ir par darba kārtību? Balsojam. Kurš par? Leišalnieks, Žilko, Beļinskis, Keisters, Jārums, Jurtis, Krūmiņš, Voldek, Pihtovs, Volkovičs, Danilēvičs, Malinauskas. Kurš pret? Adats, Platpers, Geks. Atturās Variks. Līdz ar to darba kārtība ir apstiprināta. Sākam izskatīt darba kārtību pēc būtības. Pirmais darba kārtības jautājums par grozījumu bieži sasaukumu derīgo izrakteņu iegūs atļaujas. Es ļoti atvainojos. Pirms izskatīt kārtējos dienas kārtības jautājumus, es izmantojot Cekavas novada nolikumu, tomēr gribētu, lai priekšsēdētājs noziņo par iepriekšējā sēdē pieņemto lēmumu par automašīnas pārdošanu. Nesapratu jautājumu. Saskaņā ar Ķekavas novada domas pašvaldības nolikumu ir noteikti kārtība, ka domas priekšsēdētājs pirms kārtēju jautājumu izskatīšanas ziņo par iepriekšējā sēdē pieņemto lēmumu izpildi. Man interesē lēmums par automašīnas Renault Megane pārdošanu. Kā šis jautājums, kā šis domas lēmums ir izpildīts? Šobrīd manā rīcībā esošas informācijas lēmums vēl nav izpildīts. Tas ir izpildu direktora ziņā. Izpildu direktors šobrīd ir atvaļinājumā. Kad būs informācija? Ir noslēgts? Tā, izpildu direktora vietnieks, lūdzu. Par vienas automašīnas pārdošanu ir līgums noslēgts. Tas ir par Renault Megane 96. gads. Tā, tas. Pārējiem pie darba kārtības izskatīšanas. Ziņo Sigita Varika. Jautājums. Jautājums par bieži sastopamo derīgu izrakteņu ieguves atļaujas numuru 2/2009, otrajā pielikumā apstiprināšanu. Grozījums otrajā pielikumā šai atļaujai nepieciešams tādēļ, ka izsniedzot atļauju nebija pievienotas atradnes licences laukuma koordinātas. Šis jautājums tika gatavots jau pavasarī, maijā, taču tika konstatēts, ka šajā vietā ir milzīga atkrituma izgāstuve, un atļauja D2/2009 tika atcelta vispār domas sēdē, taču tiesa nolēma, ka šo domas lēmumu apturēs. Tādēļ ir grozījumi, tomēr otrajā pielikumā ir jāveic, un šīs koordinācijas ir jāpievieno, jo atļauja reāli var darboties šobrīd.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Balsojam, kurš ir par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmums ir pieņēmts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Par detālu plānojumu nekustamajiem īpašumiem Čemuri un Čemuri 1 nodošanu pirmai sabiedriskai apspriešanai, atzinumu saņēmšanai ziņo. Plānošanas daļas vadītājs Juris Križanovskis. Labrīt. Tā, ja varētu uzmanību vērst uz ekrānu. Nekustamais īpašums Čemuri 1 atrodas Tekavas teritorijā. Tad viens īpašums ir lūk šis, otrs ir šeit. Pēc izstrādātā detāla plānojuma paredzēts nekustam īpašumu sadalīt 4 atsevišķos zemes vienībās un apbūvēt ar savrupmājām. Aicinu atbalstīt. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Leišanēk kungs. Man ir jautājums, ko es jau attīstības komiteju uzdevu, vai nodokļi ir nomaksāti, jo arī tālāk līdz 1,7 jautājumu viss, kas saistīts ar zemes visām akcijām, transakcijām, ko maina, vajadzētu būt arī saskaņā, vai ir nomaksāti nodokļi, jo mēs atļaujam mainīt pielietojumu mērķi, bet nezinām, vai ir nomaksājis nodokli. Es ierosinātu arī turpmāk uz šiem lēmumu projektam apakšā likt saskaņojumu ar finanšu daļu. Ja nav nomaksājis nodoklis, neatļaut šīs kustības ar zemi. Paldies. Tā, Križanovs kungs, varat atbildēt? Manuprāt, šeit viss ir kārtībā, jā. Bet Leišanēk kunga ierosinājums ir vērā ņemams. Mēs par to esam agrāk jau lēmuši, kad jebkādas darbības ar jebkuru no iedzīvotājiem vai jebkuru no klientiem mēs skatāmies, vai viņš nav pašvaldībai parādā. Un ja viņš ir pašvaldībai parādā, tad jebkāda darbība veicam ir tikai tad, kad šie parādi ir nomaksāti. Baļinovs kungs, lūdzu. Jā, mēs runājam ar tieši attīstības komiteju, bet ne tikai nodokļi vai samaksāti, bet visi parādi, un vai viņš nav bijušies jebkuriš, kas grib kaut ko dabūt no pašvaldības, vai viņš nav kļuvis mūsu melnā sarakstā arī pa zāles nepļaušanu un pa visiem pārējiem jautājumiem. Tas nebūtu attiecināms šajā gadījumā, jo tas nebūtu tiesiski pareizi. Tā, vai ir vēl citi jautājumi? Vai kāds ir izteikties? Nē. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsot. Kurš ir par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumu Skariņas Daugmalē lietošanas mērķa maiņu. Cik mums ir šādi mērķa maiņa? Būtībā 5 un viss ir pēc vienas būtības, ka tiek mainīts mērķis uz neapgūtas apbūves zemi. Tā būtība. Aicinu atbalstīt. Viņiem nav parādu? Nē. Skariņas, Sūnas, Sienāži, Sēnītis, ja? Ir 4 šādi jautājumi. Visi tie 5 faktiski. 5, Mazarāji. Mēs varam ar vienu balsojumu par visiem balsot. Ja deputātiem nav iebildumi, tad aicinu balsot par darba kārtības jautājumu 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 un 1,7 ieskaitot. Balsojam, kurš ir par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmumi ir pieņemti. Paldies. Tālāk mēs pārējām pie īpašuma komitejas jautājumiem par adrešu piešķiršanām. Mums ir 8, 9 jautājumi par adresu maiņu. Dod vārdu īpašuma komitejas priekšsēdētājam Keštarkungam. Lūdzu. Tā sakarā to, kad pagājušā nedēļa īpašumlietu komiteja nevarēja strādāt, tāpēc, ka nebija deputātu kvorums attaisnojuši iemeslu dēļ, un pat cik nevarējām izskatīt daudz jautājumus. Bet šis bloks, kas ir saistīts ar adresēm, ir saistīts tomēr ar adresācijas pieprasītājiem, kas ir tekoši terminēti uz iesnieguma pamata, kur 30 dienu laikā mums ir jāpieņem lēmums par adresu piešķiršanu, un šie cilvēki ir, šie jautājumi tika sagatavot uz komiteju, un ņemot vērā šo attaisnojušu iemeslu, tāpēc es lūdzu šīs adreses bez komitejas atzinumu, tad domas sēdi izskatīt
un piešķirt, lai netraucētu un ievērot likumu administrācijas pieprasītājiem. Aicinu būt saprotoši un pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu. Bet deputātiem ir jautājumi par adreses piešķiršanas bloku. Mums ir šeit 9 plus 1 piebalsotais 10 jautājumi par adreses piešķiršanu. Vai mēs varam viņus apstiprināt ar vienu balsojumu? 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9 un 7-1. Balsotājs aicina balsot par šiem lēmumu projektiem. Kurš ir par? Paldies. Pret, atturās nav, lēmumi ir pieņemti. Nākošā darba kārtības jautājumi ir par parādu piedziņu. Mums ir 11 jautājumi par parādu piedziņu. Lūdzu, Zemīša kungs, īsu ziņojumu par katru no šiem vai par visiem kopumā. Vai tie ir pēc tiesas izpildītāju pieprasījumiem visi? Cienījamie deputāti, uz domu sēdi iesniegti 11 lēmumu projekti par nekustamā īpaša nodokļu un nokļuvumu naudas parāds piedziņu. No 11 projektiem 6 ir, ko pieprasa tiesas izpildītāji. Pārējie 5 ir, ko finanšu daļa piestāda nosūtīšana tiesas izpildītājiem. Tā, vai deputātiem ir jautājumi par šiem? Cīnīt emitē parāds ir 216 lati 15 centīmi. Kā tiesa izpildītājs strādās. Tā, ja deputātiem jautājumu nav, vai mēs varam balsot par visiem? Tiesa izpildās spori. Mēs nododam izpēc pieprasījumu, lai varētu piedzīt. Tā, vai mēs varam balsot par visiem šiem 11 jautājumiem kopumā? Tad balsojam par parādu piedziņas bloku, par jautājumu, darba kārtības jautājumu 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10 un 3-11 kopā ar vienu balsojumu. Kurš ir par? Paldies. Pret. Atturās. Platpers, Leišonieks Variks, Adats Geks un Maļinauskas. Viss. Jautājumi ir, lēmumi ir pieņemti. Šajā sakarā es gribētu savu personīgo viedokli. Es atturējos šajā balsojumā, jo es jau iepriekšējās sēdēs esmu teicis, ka formāli mēs esam izdarījuši visu priekš tam, lai būtu iemesls nodot tiesu izpildītājiem šīs lietas, bet es domāju, ka šie iedzīvotāji nav brīdināti par sekām, kas iestājās tad, kad šīs lietas tiešām tiek nodotas tiesu izpildītājiem, ka apgrūtinājumi būs daudzkārt lielāki nekā pats pamatparāds. Ja, un šie izdevumi ir jāsadz pašam parādniekam, nevis pašvaldībai vai tiesu izpildītājiem. Un es pieļauju domu, ka ja iedzīvotājs zinātu, kādu viņam būs summa jāmaksā tiesu izpildītājiem, viņš daudz aktīvāk iesaistītos šajā procesā un mēģinātu tomēr to parādu nomaksāt. Paldies. Zemīša kungs, varat pastāstīt, ka tā īsti nav? Paskaidrojumu. Attiecībā uz piedziņu uzsākšanu tiek viņiem nosūtīta pirmkārt maksāšanas paziņojums. Otkārt, viņiem tiek pēc kāda laika dod gan atgādinājumi, gan brīdinājumi, kuri uzrādījuši savu telefonu, tiem tiek zvanīts. Un attiecībā būs tiesas izpildītāji, kā viņš strādā, to mēs nevar iejaukties, jo ir lietas, ko skata, piemēram, 2 mēneši, ir lietas, ko skata pusotru gadu. Un tas viss atkarīgs no izsolēm, no tiesas izpildītāju darbības sfēras. Tā kā šeit pagasti nav viens tāds, lai var sakot, izpatināt savus cilvēkus. Bet viņu pašu cilvēku nolaidība ir tāds pamats, ka mēs nosūtām tiesu izpildītājiem piedziņai. Paldies, Zemīša kungs. Man liekas, šajā jautājumā mēs jau par to runājam. Adat kungs noteikti gribēja uzsvērt to, ka ja tiesa izpildītāji pakalpojumi ir ļoti dārgi, jā, tas tiešām tā arī ir, bet cilvēki lielākā daļa, no kuras šie parādi tiek piedzīti, ir uzņēmēji ar diezgan lielu pieredzi uzņēmēju darbībā un saskarē ar visu un likumdošanu. Viņiem tad vajadzētu arī saprast un zināt to, bet lieku reizi protokolām un ierakstam atgādina tiešām tiesa izpildītā izmaksas ir dārgas un tādēļ aicina cilvēkus, kuriem ir parādi, mēģināt nākt uz pašvaldību, runāt šo parādu samaksu
labprātīgs, jūs iekonomisiet diezgan lielu naudu. Paldies, ejam tālāk. Nākošie darba kārtības jautājumi. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumi. Oi, atvainojos, sociālo komiteju mēs gadījumā aizmirsām. Pirmais darba kārtības jautājums 4.1 par dzīvesvietas deklarēšanas anulēšanu. Lūdzu, ziņo komitejas priekšēdājs Maļinauskungs. Paldies. Tur ir tāda lieta, kad Pētera Kotēliča sievā ir pieteikuši iesniegumu pašvaldībai, kad apsūdzējas to, kad mēs komisija negribēja izdeklarēt vīru, kuru sēž cietumā. Mēs izskatījāmies šo jautājumu un pieņemam lēmumu, kad cilvēks nav aizbraucis labvēlīgi pats kaut kur dzīvo citu vietu un nav pamatā mums izdeklarēt, tāpēc, kad viņam atgriezos no ieslodzes vietas, būs vajadzīga vieta, kur atgriezties. Tāpēc mēs nolēmām atteikt, anulēt šās ziņas par deklarāciju. Vai šis Pēters Kotēlovičs no cietuma bija atsūtījis kādu piekrišanu, nepiekrišanu? Nebija neko par, ka viņš piekrīt izdeklarēt, tas nebija nekāds dokuments nebija atsūtījis nekādu dokumentu. Komisija lēma atstāt viņu deklarētais vieta tajā, kur viņš arī bija Pļavas īpašumā. Plakanciema Kiekavas pagas, Kiekavas novada. Tā, paldies. Vai ir jautājumi par šo lēmumu? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš ir par? Paldies. Pret? Nav, atturās. Atturās, Variks. Nākošais darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu pašvaldības aģentūras Ķekavas ambulants nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu. Jā, ziņoju. Ziņo. Vai nav ziņo ambulants vadītāju? Jā. Nolikums mums jau ir spēkā, bet par cik viņš jāapstiprina kā saistošie noteikumi, tad ir ļoti nelielas izmaiņas ir arī nolikumā. Nolikumā ir pirmais pants, ka saistošie noteikumi ir tie, kas nosaka ambulances, to visu nolikuma spēkā. Nolikums ir papildināts ar 4. punktu, ka ambulances aģentūrai ir savs zīmoks ar pašvaldības ģērboņa attēlu, pilna aģentūras nosaukumu un noteikta parauga veidlapa un norēķinu konts kredītiestādēs. Praktiski viss pārējais, būtiskas izmaiņas nav, jo īpaši nemainās arī nekāda aģentūras darbība. Ir izņemti no aģentūras struktūras un pārvaldes līgumi, jo tādi pat labam neeksistē. Un praktiski ir vienīgi ielikts punkts, ka aģentūra nododa Ķekavas novada pašvaldības izpildu direktora vietnieka padotībā, jo toreiz pāraudzībā varbūt pāraudzībā būtu pareizi. Man bija priekšlikums šo jautājumu izteikt sekojošā redakcijā. Jā. Aģentūra nodod Ķekavas novada pašvaldības izpildu direktora vai viņa nozīmētas personas pāraudzībā. Kas būtu precīzāk, tad izpildu direktors vai ar savu rīkojumu varētu noteikt, kuru personu pārauga. Jā. Tā, viņi varat pierakstīt. Aģentūra nodod Ķekavas novadas pašvaldības izpildu direktora vai viņa nozīmētas personas pāraudzībā. Leišanniek kungs, lūdzu. Jā, es arī biju sagatavojies ļoti līdzīgi priekšlikumi, jo tas pats attiecās arī uz 5.2 punktu, kad būs par sporta aģentūru, tad arī šās pats formulējums jāieliek. Jā. Jo šie nolikumi ir ārējie dokumenti, un nevar būt tā, ka mums ir 4 aģentūras un 4 dažādā stilā rakstīti dokumenti, jo te uzreiz rodas jautājums, kurš jurists to ir skatījis, vai 4 dokumentus 4 jurists skatījis, vai viens to skatījis. Tā ir tāda vienkārši piezīme, jo nepieciešams vienots juridiskā dokumenta stils. Paldies. Paldies. Piekrītu. Tā, vai ir vēl kādi priekšlikumi vai papildinājumi? Tad aicinu balsot pār lēmumu projektu un precizētiem saistošiem noteikumiem. Kurš ir par? Paldies. Pret. Nav atturās. Atturās Adatkungs. Paldies. To lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums ir par
Dzīvamās telpas īres līguma pagarināšana. Ziņojumā ir Nauskungs. Jā, telpa īres līguma pagarināšana ir Zoja Hofmeisterī. Viņa ir parāds 139 lati 51 centīms, trūcīgais status, bet cilvēks to parādu bišķi ir samazinājis un masa. Izmest mēs uz ielas nevaram, bet ja viņi nemaksās līdz pavasari, būs pasliktinātas dzīves apstākļi, bet ir priekšlikums pagarināt uz pusgadu līdz līdz 30 aprīlim. 3 aprīlim, jā. Tā, paldies. Vai ir jautājumi? Aicinu balsot par lēmumu projektu. Kurš ir par? Paldies. Pret. Atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Jā. Par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu Siņīcinam. Igoram Siņīcinam ir parāds 22 lati 33 centimi. Trūcīgā ģimene, parāds ir, ka tekošais ir, lūdzam pagarināt uz pusgadu, tāpat līdz 30. aprīlim. Paldies. Vai ir jautājumi? Nav. Balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret. Atturās. Nav. Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu Svetlanai, par sociālā dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu Svetlanai Ždanovai. Svetlana Ždanova dzīvo Daugmale, daudzbērnu ģimene, viņam ir trūcīgais status, parādi par dzīvokli nav, priekšlikums pagarināt uz pusgadu, tāpēc, ka tas ir sociālais dzīvoklis, mēs ilgāk nevaram viņam pagarināt. Paldies. Vai ir jautājumi? Nav. Balsojam. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturās. Nav. Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvamās telpas īres līgumu pagarināšanu Vaclavam Stancelam. Jā, īres līguma pagarināšanu Vaclavam Stancelim. Parāds bija, ka mēs iepriekš reiz izskatījāmies un gribējām piešķirt viņam gultsvietu. Viņam bija vairāk par 200 lati parāds. Parāds ir samazinājies līdz 35 latam 90 centim. Viņš apsola, ka līdz pavasari parāds viņam vairāk nebūs, viņš maksās. Nu, cilvēks ir labojies un priekšlikums pagarināt viņam ir maznodrošināta status un pagarināt viņam uz pusgadu. Paldies. Balsojam par lēmumu projektu. Kurš ir par? Paldies. Pret. Nav. Atturās. Nav. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvamās telpas piešķiršanu Kristīnai Helfrechtei. Jā. Kristīna ir arī liela ģimene. Viņa prasa dzīvojumu platību, aprunāties ar Baložu apsaimniekotu, viņam ir brīvā vieta, un mēs lūdzam viņam iedot arī, kā saka, piešķiram viņam to istabiņu uz pusgadu. Baložu komunālajā. Adresi, pateikšu, atvainot, Atad kungam interesē adreses, tūlīt pateikšu. Jā. Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jā. Tāpēc, ka B. Jo no veciem laikiem nebija starp 24 un 25 pamanīta vēl viena istabiņa. Tas ir tās, ka tā istaba, kas aiz kapņiem ir? Paldies. Paldies. Tā, ja vairāk jautājumu nav, aicinu balsot par lēmumu projektu. Kurš ir par? Paldies. Pret? Nav. Atturās? Nav. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvamās telpas līgumu. Īres līguma pagarināšana Gretiņai Bušmanai. Gretina Bušman ir dzīvoja mums Daugmali, aizņem vienu istabu un virtuvīti, parādi nav, lūdzu pagarināt uz pusgadu. Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Kurš pār? Paldies. Pret. Nav. Atturās. Nav. Lēmums. Paldies kolēģiem par atbalstu sociālajiem. Nākošais darba kārtības jautājums. Arī no sociālas komitejas par Bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu. Tā, dodu vārdu Bāriņtiesas priekšsēdētājai Sarmai Trumpekojai.
Jā, labdien, godājumie deputāti. Šodien domas sēdē būtu nepieciešams izskatīt jautājumu un ievēlēt Bāriņtiesas locekli uz 5 gadiem. Sociālo lietu komitejas sēdē mēs jau šo jautājumu izskatījām, un tur bija priekšlikums tā kā aicināt pašu personu, lai deputāti varētu iepazīties ar locekļu kandidātu, un tāpēc ir ieradies mums Mareks Bišovs. Tā kā lūdzu vārdu jums, varbūt ir kādi jautājumi, personai ir atbilstoša izglītība, lai strādātu šo te darbu, un par cik darbs jāstrādā 5 gadi vismaz, tad aicināšu šajā vietā Mareku. Paldies, tā cienē deputāti. Jā, Mareku Bišofu izvēlējās konkursu kārtībā komisija, viņa atzina par labāko kandidātu. Vai deputātiem būs jautājumi Bišofu kungam? Ir jautājumi? Lūdzu, sēsties, Bišofu. Belēšanē kungs. Jā, paldies. Man nebūs jautājums, man būs vienkārši novēlējums, lai veicās, lai strādātu, jo ļoti patīkami, ka šajā mūsu Latvijā, kad ģimenes ir deformētas un vīrieši būk no atbildības par ģimenes lietām, un kad ir arī problēmas, kad risina sievietes, ka nāk palīgā vīrietis. Un es sapratu, jūs esat strādājis policijā, un te jūs varbūt kādus vārdus varat teikt ar savu pieredzi, un ko jūs nesīsiet. Jā. Lai jums veicās, paldies. Vai Bišof kungs gribētu mums ko teikt? Paldies par atbalstu, novēlējumu. Esmu gatavs darboties. Krūt. Paldies. Tā, ja jautājumi vairāk nav, tad aicinu deputātus balsot par Bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu balsojumu. Kurš ir par? Paldies. Pret. Nav atturās Adat kungs. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Veiksmi darbā Marekam Bišofam. Nākošais darba kārtības jautājums. Izglītības kultūras sporta komitejas jautājumu par grozījumiem Ķekavas sporta skolas nolikumā. Ziņo komitejas priekšsēdētājs Jāram kungs, lūdzu. Paldies. Jautājums tātad izskatīts Izglītības kultūras un sporta komitejā. Jautājuma būtība ir par to, ka Ķekavas novads sporta skolas nolikumā tiek papildināts pieejamo programmu saraksts ar vēl vienu regbija programmu. Vai deputātiem ir jautājumi? Varekungs, lūdzu. Kurā vietā ir plānots veikt treniņus, izvest? Šo jautājumu tas ir jāmācās sporta skolas direktorai. Es pieņemu, ka šie jautājumi ir atrisināts pirms gāju uz komiteju. Bet tas vismaz ir telpās vai ārā ir plānots, ar nezinu? Tas ir jāprasa vitai tad. Man jau trenējies. Es saprotu, ka regbijs ir gan telpās, gan ārā. Jā, noteikti dienas laikā un treniņi būs zālēs. Šobrīd mums būs vairākas zāles, kurās varēs arī trenēties, tā skaitā Balūžu sporta zāli. Šobrīd notikā. Pamatā regbija klubs bāzējās Baltlaučos, ja mums ir zināms. Mikrofons. Tā, paldies. Vai varam balsot par lēmumu projektu? Balsojam. Kurš ir par? Paldies. Pret. Nav atturās Adats. Nākošais darba kārtības jautājums. Es gribētu personīgo viedokli. Jā, lūdzu. Nē, man nav nekādas pretenzijas par to, ka viss notiek Balūžos, taisn otrādi, es par to priecājos. Vienīgais man ir apnicis mazliet tā, ka balsot par nolikumu maiņu, sevišķi šīs iestādes maiņu. Ja? Un es labprāt nobalsot kādreiz, ja kāds apgalvot, ka tās ir pēdējās korekcijas. Adāt kungs, varbūt, ka mēs varam palūgt saimā katreiz nobalsot, ka nekad netiks mainīt konstitūciju vai vēl kādi citi likumi. Es viennozīmīgi to atbalstītu, jo man
personīgi ir pilnīgi nepieņemams ziņojums par to, ka 10. Saeimas laikā ir grozīti 762 likumprojekti. Kā mums dzīvot, ja mēs nepaspējam nemaz tik daudz nostrādāt pa šo laiku, cik mēs sagrozam? Tieši tā. Nākošais darba kārtības jautājums par konkursu nolikumu Ķekavas novada sporta laureāts 211 apstiprināšanu ziņo Jerunkungs. Jā, varbūt īsa personiska piezīme. Es gluži otrādi ceru, ka attiecībā uz Ķekavas novada pašvaldības sporta skolu mums šādi grozījumi būs un būs pēc iespējas vairāk, jo šie grozījumi ir saistīti ar papildus programmām, ko mēs varam sporta skolā piedāvāt mūsu bērniem. Paldies, un ejot pie nākamā jautājuma par saistošo noteikumu pašvaldības aģentūrā Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras nolikums apstiprināšanu. Es saprotu, ka no Ilgoņa ir priekšlikums 28. punktā lietot līdzīgu formulējumu kā attiecībā uz Ķekavas ambulances. Tātad ir priekšlikums par korekcijām. Mēs jau šobrīd runājām par sporta laureātu. Tā, pidošana. Pārlecām pāri vienam punktam. Atvainojos. Stop. Jā. Aha. Es atvainojos, biju nedaudz aizmāršīgs. Jā, tātad priekšlikums, kas izskanēja pie Ķekavas ambulances nolikuma, ir paņemt līdzīgu formulējumu, kā Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras pārraudzību veids izpildu direktors vai izpildu direktoru nozīmēta persona. Aicinu atbalstīt jaunajā formulējumā. Kurā punktā? Tas ir 26. Tas ir 26. punkts, jo reāli 29. jau norāda, ka viņš atrodas pāraudzībā, jo te ir kaut kāds pārsūdzības kārtība, bet nevajag tik sarežģītu konstrukciju. Šeit ir rakstīts nodot. Atbalstu priekšlikumu, kā bija tur, ja? Atrodas Ķekavas novada pašvaldības izpildu direktoru vai viņa norīkots personu pāraudzībā. Ne padotībā, bet pāraudzībā. Tā, ja vairāk papildinājumu nav, tad aicinu balsot par precizēt to dokumentu, par lēmumu projektu un precizētiem saistošiem noteikumiem. Kurš ir par? Paldies. Pret? Nav atturās. Atturās atdats. Paldies. Jā, un šoreiz es gribētu arī personīgo viedokli, jo iepriekšējā reize es tā kā ne, tad šoreiz es tomēr gribētu. Man nav pieņemams formulējums, ka izpildirektora norīkota persona, jo tad tādā gadījumā pastāv iespēja, ka jebkura Latvijā esoša persona var būt norīkota par. Šī gadījumā es tomēr gribētu, lai ir kādi ierobežojumi, kuras ir tās personas, kuras drīkst norīkot. Tad droši mums ir... Tad mums droši vien ir jāatgriežas arī pie Ķekavas ambulances jautājumu. Mierīgi. Tā, paldies. Ādāt kunga viedoklis tiek fiksēts. Nākošais darba kārtības jautājums par konkursu nolikuma Ķekavas novada sporta laureāts 2011 apstiprināšanu. Jerunkungs, lūdzu, ziņojiet. Jā, tātad līdzīgi kā iepriekšējos gados mūsu novadā turpinās pasākums par Ķekavas novada sporta laureātu konkrētajā gadā. Attiecīgi mēs katru gadu pārapstiprinām nolikumu. Nolikums komitejā tika izskatīts, balstoties uz iepriekšējā gada nolikumiem, atbalstīts vienbalsīgi. Aicinu atbalstīt. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par lēmumu projektu. Kurš ir par? Paldies. Pret? Nav atturās, nav lēmums. Pieņemts vienbalsīgi no klātesošiem deputātiem. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem. Saistošies noteikumos kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība īsteno pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkciju. Ziņo Jerunkungs. Kāda grozījuma būtība? Grozījuma būtība ir saistīta ar nesen veiktajām izmaiņām vispār izglītības likumā par to, ka visiem bērniem sākot no pusotru gadu vecuma ir jānodrošina vienlīdzīga pieeja bērndārzs pakalpojumam, respektīvi pirmskolas izglītības pakalpojumam. Attiecīgi, balstoties uz šiem te vispārējās izglītības likuma grozījumiem, mēs veicam tālāk grozījumus savos saistošajos noteikumos. Komiteja arī caurskatīts, atbalstīts vienbalsīgi, aicinu atbalstīt. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Varīgi kungs, lūdzu.
Man ir jautājums saistībā ar paskaidrojumu rakstu šim lēmumu projektam. Šeit rakstīts, ka šie saistošie noteikumi neatstās nekādu ietekmi uz pašvaldības budžetu. Kādēļ tāda neprecizitāte, vai tas ir aizmirsts uzrakstīt, kā ir īstenībā, vai kādēļ šādi, ja, jo ietekmi uz pašvaldības budžetu būs neapšaubām. Jā. Piekritīsiet, ka ja ir atšķirība, vai pašvaldībai ir jānodrošina bērni ar bērndārzu no 2 gadu vecuma vai no 1,5 gadu vecuma. Tātad visi tie bērni, kuri ir dzimuši, tātad šīs te bērnu skaits, kas ir šajā starpībā starp 1,5 un 2 gadiem, mums tātad būs vai nu jānodrošina ar vietu bērndārzā, vai nu mums būs jāmaksā kompensācija viņiem. Kā mēs zinām, kompensācija pašlaik mums ir 50 lati mēnesī. Protams, varbūt tas nav tik skaļi izreklamēts iedzīvotāju vidū, kā to vajadzētu, bet tādas ir iedzīvotāju tiesības pieprasīt šo kompensāciju no pašvaldības. Paldies. Šī ir tā lieta, ko mēs tomēr gribētu zināt finansiāls rādītājs. Kāds ir tas cipars, kāda būs ietekme uz pašvaldības budžetu? Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām, ja mēs palasām šo te lēmumu projektu, tad man nav skaidrs, kā tad vecāki varēs pieteikt savu bērniņu rindā uz bērndārzu. Te ir rakstīts tā, ka pretendentu sarakstā uz vietu izglītības iestādē iekļauj tikai tos bērnus, kuriem līdz attiecīgā gada 1. septembrim, tad, kad viņam jau jāsāk iet bērndārzā, vai saraksta sastādīšanas dienai ir apritējis 1,5 gads. Tātad, ja ir pirmais no šīm te variantiem, 1. septembris, viņam ir jāsāk iet bērndārzā, tad viņš tikai ir tiesīgs pieteikties rindā. Nu, tas ir absurds. Otrais, kas tas par sarakstu? Kā vecāks var zināt, kurā dienā, te ir rakstīts saraksta sastādīšanas dienai, kā vecāks var zināt, kurā dienā pašvaldībai lapatiksies sastādīt sarakstu? Nu, te ir kaut kas ir greizi. Un šādu redakciju es nevaru atbalstīt. Lūdzu, kaut kādus labojumus un skaidrojumus un kādēļ šādas izmaiņas, jā. Paldies. Paldies. Vai es pirms atbildēšu, ka tomēr likuma punkts attiecībā uz nodrošināšanu bērndārzu vietām no 1,5 gada nav tik viennozīmīgi traktējums kā obligāts, ir jānodrošina pieejamība un kā rotaļistabām arī šis jautājums ir risināms. Un vēl gribētu teikt, ka šis pabalsts 50, finansiālais atbalsts 50 latu apmērā ir tiem bērniem, kuri apmeklē kādu pirmsskolas licencēt, pirmsskolas izglītības iestādi, lai nerastos maldīgs priekšstats iedzīvotājiem, ka katram pienākās 50 lati pienākās tiem, kuru bērni iet privātajos vai citos bērndārzos. Tā, par pārējo, par dokumentu saturu lūdzu Jarumkungam. Paldies. Atgādināšu, ka šī ir grozījuma atsevišķos punktos un kad esošā kārtība jau regulē to, kā tiek veidot šī rinda uz bērndārziem. Un formulējums līdz attiecīgā gada 1. septembrim ir par uzņemšanu, nevis par faktiski iestāšanos šajā rindā, par informācijas gūšanu. Plus, vismaz manuprāt, no šī saraksta sastādīšanas dienas tas ir daudz laipnāks un pretim nākošāks formulējums, jo parasti 1. septembrī nav vēl pilnas informācijas ne par skolām, ne par bērnu dārziem, un šie saraksti var tikt koriģēti vēlāk arī. Tad mēs pieņemam to, kas ir labvēlīgāks iedzīvotājiem katrā konkrētajā gadījumā. Paldies, Platperkungs. Es gribētu nedaudz pakomentēt to 1,5 gadu. Ja, tad, kad bija tā komitejas sēde, mēs balsojām par to, viss likās ļoti loģiski, jo valsts nostāja bija tā, ka ir jāatbalsta bērndārzā iešana no 1,5 gada. Bet būtiski pēdējās dienās, kopš šīs sēdes, ir presē un radio un televīzijā ir šis jautājums sākts disputēt. Un ļoti nopietni iebildumi no ārstu, bērnu ārstu un psihologu puses, kad 1,5-gadīgs bērns, diemžēl vēl nav gatavs apmeklēt kolektīvās nodarbības, un es domāju, ka mums vajadzētu ļoti rūpīgi vēlreiz padomāt, vai mēs pieņemsim šo lēmumu,
jo bērnu uzturēšanās ģimenē ir vēlama vismaz līdz 2 gadiem mātes uzraudzībā, un šeit ir 2 varianti. Vai mēs maksājam mātei šo pabalstu, ka viņi nelaiž to bērnu dārzā, ja mēs maksājam par to, ka viņš iet uz bērnu dārzu un faktiski kropļo bērnu. Ja, tas ir daudzu ārstu un bērnu ārstu atziņa, ka pusotros gados, diemžēl, bērns nav vēlams, ka viņš pamet ģimeni, un viņa vēl tā veselība nav tik spēcīga, un tur sāksies šīs problēmas, ka būs vecākiem tāpat jāņem atvaļinājums bērnu slimības gadījumā, un valstī tie zaudējumi būs lielāki nekā iegūms no šiem pusotra gada. Es domāju, ka šeit atkal mēs steidzamies ātri kaut ko pieņemt, kur vēl nav republikā izdisputēts šis jautājums. Tad varbūt padomāt par to, ka mēs tomēr uzstājam uz to, kad mūs no 2 gadiem mēs tomēr sākam rūpēties par tiem bērniem, kuri nav tikuši bērnu dārzā. Un tas pats attiecas arī jautājumā par 6-gadīgo bērnu apmācību. Joprojām sāk strīdēties, un atkal, ja šis jautājums tiek cilāts, mēs saglabāsim 12 gadus, bet sāksim bērnus mācīt no 6 gadiem. Ja to var darīt Itālijā un Panamā un piedodiet arī varbūt Āfrikā, kur ir vasaras mēneši ir ļoti gari, kā mēs sakam, saule un tā tālāk, tad Ziemeļu valstīm, tas bērns 6 gados nesaņem vajadzīgo to, kā teikt, devu, kas ir vajadzīgs, un viņš nav gatavs visi bērni 100% apmeklēt no 6 gadiem apmācību. Un tad, lūk, šie 2 jautājumi visu laiku tiek viļāti un teikt, un es domāju, es vienkārši aicinu vēlreiz izdisputēt, un varbūt tās nepieņemt pārsteidzīgas lēmumus. Mēs maksāsim tagad atkal pusotra gada, pusgadu ātrāk visiem vecākiem šos pabalstus. Kaut gan mums jārūpējas, noslēdzot, par to, lai tas bērns tomēr ģimenē augt līdz 2 gadiem. Latvijas, kāds ir priekšlikums, tad neatbalstīt šo sagatavoto? Es komitejā šo jautājumu, es tāpēc arī teicu, ka bija, bet es atbalstīju, kad viņi vajag no pusotriem gadiem, jo man pārliecināja, ka tas ir valstiski, bet pašā valstī pašlaik, diemžēl, ir šis jautājums ļoti asi tiek diskutēts, un noklausoties speciālistu viedokli, es liecos uz to, ka nevajag atbalstīt pusotra gadu, ir jāmeklē ceļi, kā bērns dzīvo 2 gadus pie mājās, pie vecākiem, bet nevis iet uz bērndārs. Tā, paldies, izpildu direktora vietnieks Jānis Ruško. Lūdzu, pie mikrofona, Jāni. Cienījamie deputāti, šajā gadījumā šis nav vietēja rakstura politisks lēmums, bet mēs esam saņēmuši iedzīvotāju iesniegums, kur raksta, ka mūsu saistošie noteikumi neatbilst likumam, un tiešām tā tas arī ir, ja mums bija no 2 gadu, un mums tas ir jāizdara tāpēc, lai administratīvo procesu kārtībā neierosinātu saistošo noteikumu atcelšanu kā neatbilstoši likumam. Punkts 1. Punkts 2. Ja gadījumā atbalstat saistošos noteikumus, man būtu lūgums ierakstīt protokolā, ka izglītības daļa kopā finanšu daļu precizē paskaidrojumu rakstu pirms tiek lēmums parakstīts no domas priekšsēdētāja puses. Vērā ņemams priekšlikums, jo tiešām tas skar budžetu un precīzi summas tur nevar pateikt, bet aptuvenos aprēķinas ir iespējams veikt. Varīkungs vēlreiz, lūdzu. Pilnīgi piekrītu Ruško kungam, ka šo saistošo noteikumu izmaiņu nepieciešamību mums nosaka likums, bet nevar atbalstīt viņu ideju par to, ka pirms lēmumu parakstīšanas iekļaut šos te aprēķinus. Es tomēr viņus gribētu redzēt pirms balsošanas, jo šeit runa varētu būt par ļoti lielām summām, ko mēs pat pašlaik nevaram iedomāties. Tas mūs neglābi no situācijas. Mums vienalga viņi būs jārisina. Bet mēs taču pēc tam kur mēs iepazīsimies pēc tam ar šo paskaidrojumu rakstu? Budžetā šim paskaidrojumu rakstam īsti lielas nozīmes jau nav šobrīd. Kādēļ? Jo tad, kad mēs skatīsim budžetu, tad mums viņš budžetā būs jāņem. Tas finansiālais pamats ir viens no galvenajiem vispār. Otrais, tomēr ļoti atvainojos, bet Jūras skaidrojums es nevarēju uztvert to domu, kādēļ šie saistošie noteikumi ir
draudzīgāki vai pieejamāki iedzīvotājiem. Ja? Nu, viņi ir jālasa kontekstā viss teksts. Nē, piekrītiet, ka 1. septembrī iestāties rindā, kad jums jau ir jāiet bērndārzā. Kas tas ir pa draudzīgāk? Pašlaik mēs varam... Nav rinda, Varikungs, šeit ir rakstīts pretendents sarakstā uz vietu. Bet tā ir tā pati rinda. Nē, tā nav rinda. Kas tad tas ir? Tā nav rinda. Kas tad tas ir? Tā jau ir vieta bērndārzā. Protams, bet vieta bērndārzā. Tas jau ir tad, kad tev no rindas piedāvā konkrētam bērnam, piedāvā vietu konkrētā bērndārzā. Šis ir saraksts. No rindas, rinda ir savā, tādēļ es saku, aicinu iepazīties ar visu, no visiem saistošiem noteikumiem. Tādēļ jau mēs te sēžam. Tādēļ ļoti labi, ka jūs to paskaidrojat. Bet Varīkungs lēmumu projekts bija publicēti jau. Jurķa kungs, es ļoti atvainojos. Es pašlaik mājaslapā mēģināju atrast iepriekšējos saistošos noteikumus. Jūs man varētu parādīt, kur viņus var izlasīt? Jūs varētu parādīt? Nav publiski pieejami pašlaik. Tā kā šis arguments ir pilnīgi nevietā. Tieši tā, pirms domas sēdes es tieši mēģināju iepazīties ar šiem saistošajiem noteikumiem vecajiem. Nav viņi. Labi, paskatīsimies. Un nobeigumā gribēju tomēr vērst uzmanību uz šo te 5. punkta formulējumu, ka pašvaldība finansētu pirmskolas izglītības pakalpojumu bērniem nodrošina ne ātrāk kā no 1,5 gada vecuma. Tātad viņa nodrošina ne ātrāk kā no 1,5 gada vecuma, bet vai tas dod iedzīvotājiem garantiju, kad kaut kādu, kad tomēr pašvaldība domā par viņiem? Te nevajadzēja kaut kādu stingrāku formulējumu? Kāda ir jūsu viedoklis? Kā jūs domājat šo te formulējumu stingrāk par vietas nodrošināšanu? Nē, ka pašvaldība nodrošina no 1,5 gada, bet nevis šī te frāze ne ātrāk kā no 1,5 gada. Tad nodrošina no 1,5 gada un viss punkts. Te ir tā atšķirība arī. Tā Jeramkungs, lūdzu. Ja ne ātrāk kā no 1,5 gada, tad mēs pasakām to zemāko līniju. Ja mēs pasakām, ka noteikti nodrošina no 1,5 gada, tad te arī parādās visi tie jautājumi par ietekmēm uz budžetiem un vispārējo. Un te es kolēģiem atgādināšu, ka jā, šie tie grozījumi vispār izglītības likumā varbūt arī gāja uz priekšu pietiekam ātrā tempā un priekšvēlēšana gaisotnē, un tur jau arī netiks skatīts jautājums par to, kā tas tiks finansēts. Un šis jautājums pārsvarā skar tieši Pierīgas pašvaldības, kur ir šī vislielākā problēma. Un attiecībā uz formulējumu, vai tā ir vieta, vai tā ir vienlīdzīga attieksme pret stāvēšanu rindā, vēl pēc šo grozījumu pieņemšanas IZM interpretācija bija par vienlīdzīgu stāvēšanu rindā, tad pēc tam ir bijusi vēl viena. Pēc tam ir bijusi vēl viena parlamenta izglītības komisijas sēde, kur šie interpretācijas jautājumi vēl ir precizēti. Un šī sabiedriskā iniciatīva Nauda seko ir pietiekami aktīva, un man prieks par to, un virza šo jautājumu uz priekšu. Tā kā mēs agri vai vēl saskarsimies, un agri vai vēl mūsu budžets arī saskarsies, es aicinātu vienkārši nelūgt garumā. Tā, paldies. Varīkungs tomēr precizēja. Ir mājaslapā atrodam pie tiesību akti, saistošie noteikumi, ir publicēti šie saistošie noteikumi, viņi ir pieejami vispārējā kārtībā. Zem sadaļas kreisajā pusē tiesību akti ir saistošie, apakšas sadaļas saistošie noteikumi, un ir visi spēkā esošie saistošie noteikumi publicēti. Leišanē kungs, lūdzu. Paldies. Tā, es arī domāju, es piekrīstu Truško kungam, ka varētu šo formulējumu šādā veidā ielikt to naudu aprēķināt un dot uz finanšu komiteju parakstīt un tad skatīties, bet tikko no šīs diskusijas izriet tā, ja mēs šos pusgadu pieaug bērnu skaits, tad sanāk, ka pašvaldībā, ja neaprēķina naudu, tad viņi vispār nedomā par to, ka nodrošinās. Ja ir ielikta nauda budžetā ieplānotā, tad tas nozīmē, ka pašvaldība domā, jo ietekme tiešām būs. Un ietekme aprēķina pēc ļoti vienkāršas formulas. Bērnu skaits, kurš piedzimis gadā, dalīts ar 2, jo tas ir pa pusgadu pieaug skaits. Tas tiek viss reizināts šī iegūtā summa ar koeficientu, cik bērni vispār piesakās bērnu dārzam
un to visu pareizina ar skaitli 50, un mēs dabūjam summu, kas būs kompensācijā jāizmaksā. Jo bērnu dārzu skaits nākošu gadu nemainīsim. To izdarīt var 20 minūtēs, vai nu atliekam šo punktu sarēķinu šo naudu, vai otrs priekšlikums, es domāju, kas būtu loģiskāks nesteigties, ja 2 nedēļas mums šo noteikumi būs, ja vēlāk pieņems, nekas nenotiks un skatīt nākošajā domas sēdē. Paldies, Leišāniekungs. Krumīnkungs, lūdzu. Es domāju, ar ko beidz Leišāniekungs, ar to es gribētu turpināt, ka tiešām ir palikuši 2 mēneši līdz jaunam gadam. Mēs novembrī sāksim strādāt pie jaunā budžeta jaunam gadam. Šo sagatavoto materiālu atstāt varbūt tāds, kāds viņš ir sagatavots. Un sakarā to, ka šorīt uzstājās par rādio jaunais izglītības ministrs, nu, ziniet, tur visādīgi jauks lietas nāks atkal gaismā par skolniekiem, par naudu, kur sekos vai nesekos vairāk viņam līdzi. Es domāju, ka uz sagatavot šī pamatne mums ir, un atstāt viņā atklātu jautājumu, un izskatot budžetu jaunam gadam, un izskatot jauno budžetu jaunam gadam, ņemt vērā arī šo situāciju, šie likumi, kas nāks vēl būs ar attiecīgiem precizējumiem. Jeromkungs. Paldies. Atbalstu priekšlikumu atlikt šo te jautājumu un skatīt arī finanšu komitejā, bet man būtu lūgums negaidīt uz budžetu, jo tā kā šī ir saistošie noteikumi, mums ir vēl visas publikācijas, visas pārējās saskaņošanas, tas paņems savus 3-4 nedēļas. Tā kā mums faktiski ir saicināt uz nākamo finanšu komiteju viņi arī ir priekšlikums atlikt jautājumu skatīšanu, atgriezt viņu izskatīšanai izglītības komitejā un izskatīt viņu finanšu komiteju, jo tas skar budžetu. Adāt kungs, lūdzu. Es saprotu, ka lielākais vairums klātesošo apšauba manus viedokļus, ja, bet es gribētu padalīties savā 20 gadu pieredzē un skatīties uz šo jautājumu mazliet savādāk. Ja? Tātad man patīk tas, ka Jeromkungs ir pateicis, ka šis jautājums ir jāatliek un jāizskata, jo saprotiet vienu lietu, tie ir saistošie noteikumi. Ja? Un ja mēs viņus kā saistošos noteikumus pieņemam, tad viņi ir saistoši arī mums izskatot budžetu. Nākošais jautājums, uz ko es noteikti vērstu uzmanību, un es ceru, ka Jeromkungs varētu arī vērsties pie tās sabiedrības, kas ir, un es pilnīgi saprotu sabiedrību, kas grib no 1,5 gada bērnus laist bērnu dārzā, uz sekojošu apstākļu. Ja? Tātad, kā jau Jeromkungs teica, pirmsvēlēšana gaisotnē tika sastrādāti visādi brīnumi, un ar tiem brīnumiem mums vēl kādu laiku vismaz līdz pavasarim būs jāpadzīvo. Ja? Un tas mums uzliks visdažādākos slogus. Bet es vērstu uzmanību uz to, ka šādi grozījumi nenotiek nejauši. Tātad tur ir diezgan liela doma apakšā, un es domāju, ka arī šeit varētu būt situācija, kad vadošās partijas saimā caur partijām vietējās pašvaldībās mēģina realizēt jaunu nodokļu sistēmu vai jaunā budžeta konsolidācijas principus. Ja, ko es saskatu par risku šajā darbībā, ir tas, ka tajā brīdī, kad pašvaldības sāks pieņemt saistošos noteikumus par to, ka no 1,5 gada pieņem bērnus bērndārzā, sekos likums par to, ka vecāku pabalsts tiks izmaksāts līdz 1,5 gadam, jo tālāk ir nodrošināta bērnu novietošana bērndārzā. Līdz ar to šos valsts sociālā budžeta sadaļas finansējumus netieši nokrāmē uz pašvaldības pleciem, un kā mēs jau dzirdējām pēdējā laikā, ja tātad konsolidācijas rezultātā visticamākais vietējām pašvaldībām tiks samazināts finansējums, ja, kā pareizi sakat, netiks nodrošināts galvojums par valsts budžetā paredzēto ienākumu nodokļa pārdali uz pašvaldībām. Līdz ar to mēs saskarsimies ar to, ka pašvaldības budžets viennozīmīgi samazināsies. Un viņš samazināsies ne tikai par to daļu, kas netiks ieskaitīts no valsts budžeta, bet samazināsies arī par to daļu, kas mums būs papildus izdevumi šādu lēmumu pieņemšanā. Es domāju, ka mums pirms šāda lēmuma pieņemšanas viennozīmīgi vajadzētu konsultēties ar mūsu pārstāvi valdībā un saimā, tas ir pašvaldības savienība.
Un tur strādā pietiekoši pieredzējuši cilvēki, kuri varētu analizēt situāciju un pateikt, kāda būs valdības nākošie soļi šādu lēmumu pieņemšanas rezultātā. Un es nemaz nebrīnīšos, ja pēc mēneša atnāks pie mums no pašvaldības savienības vēstule par atbalstu sniegšanu šī jautājuma koriģēšanā. Ja, jo tas viennozīmīgi attieksies uz nākošo gadu budžetu. Ja, un tas, ko es lasu patreiz internetā un ko es dzirdu televīzijā, viennozīmīgi nozīmē, ka mūsu budžetam vajadzētu nākošu gadu samazināties līdz 10% no šodienas apjomu, ja, kas priekš mums ir pietiekoši kritiski. Paldies, Adat kungs, par interesanto viedokli. Tā, Jerum kungs, lūdzu. Kolēģi, es gribētu vēlreiz atgādināt, ka jautājums ir par mūsu iedzīvotājiem, par mūsu bērniem, un atgādināt vēlreiz, ka māmiņa algas tiek maksāts līdz gada vecumam, un ka māmiņām darba vietas rezervācija tiek saglabāta līdz pusotra gada vecumam. Un tā ir uzkrātā neizdarība arī no iepriekšējiem sasaukumiem, kā mēs kā pašvaldība nespējam nodrošināt visiem bērniem vajadzīgās vietas bērndārzos. Un es aicinātu neizvairīties ar dažādiem argumentiem no šī jautājuma risināšanas. Viņš pēc būtības ir jārisina. Paldies. Viņš būs jārisina, un šobrīd es saprotu, ka ar šiem lēmumiem, kas bija ar pusotru gadu, viena daļa apakšā slēpās noteikti privāto bērnu dārzu lobbyis, no otras puses tas ir pareizs risinājums, varbūt arī tiešām privātās pirmskolas izglītības iestādēm. Tas varētu kļūt par privātu biznesu un attīstīties, kas arī ir tikai normāli. Un ņemot vērā tādu ilgtermiņu skatījumu, mūsu pašvaldības teritorijā diez vai ir nepieciešama vēl kāda jauna bērnu dārzas, jo ir jāskatās tādā tālākā nākotnē tikai 2-3 gadu uz priekšu. Vēl vairāk, ka mēs varam nonākt situācijā, kāda bija 90. gadu sākumā, kad šo bērndārzu bija ļoti daudz, viņi palika pāri, tad viņus var privatizēja, pēc tam tagad atkal ir jābūvē. Varbūt, ka tomēr viena daļa no šīm lietām var uzticēt privātajam biznesam, kas ir daudz elastīgāks par valstu un pašvaldību. Adat kungs, vēlreiz replika? Jā, man mazliet pat glaimo priekšsēdētāji tikko teiktais, jo mēs par šo jautājumu runājām pirms 2 gadiem, un es mēģināju tā kā ieskicēt šīs nākotnes vīzijas, bet tajā laikā kaut kā gribējās drusciņi savādāk, un es saprotu, ka gribās iedzīvotājiem izpatikt un parādīt iedzīvotājiem, uz ko mēs esam spējīgi, bet mums ir jābūt pietiekoši saprātīgiem, jo ne katru iegribu var tā īstenot, kā varbūt gribētos. Pirmsākumos viņas izskatās ļoti skaistas un ļoti patīkams, un beigās mēs uzņemamies saistības, kuras paši nemaz nevaram izpildīt. Un tas, kas attiecās uz pusotru gadu, saprotiet, tieši šis pusgads, kāpēc viņš tik ilgi tika turēts un neaktualizēts, tieši šis pusgads ir tas vecums, kurš ir īpašs, un es šī gadījumā piekristu Platpērkungam, ka šeit nav vispār pieņemtā kārtība bērndārzā, kā šis bērns ir uzturams, tātad tur ir jāveido speciālas grupas, tur ir jābūt speciāliem audzinātājiem, auklītēm un apkalpojošam personālam, un līdz ar to ir jābūt arī speciālam aprīkojumam, un kas noteikti, ko mēs noteikti nezinām, tas ir visas šīs izmaksas, kuras būs nepieciešams šādu procesu nodrošināšanai. Un man, paldies Dievam, bija iespēja vēl pastrādāt tajā laikā, kad bija silītes bērnu dārzos, un saprotiet, tā viena silīte aizstāja 2 normālas grupas. Tas ir ļoti darbietilpīgs, ļoti smags, ļoti atbildīgs uzdevums. Es piekrītu, ka tas nav normāls risinājums, ka no pusotra gada bērnam būtu jāiet bērnu dārzā. Man personīgā pārliecība, ka tas būtu normāli no 3 gadiem. Tas ir tikai normāli, bet tā kā tas ir bijis, bet mēs ņemam vērā, kad ejam ātrā soļos uz priekšu ar visādā attīstībā, un varbūt, ka tad arī bērniem jāsāk iet no 6 gadiem skolā, kam es arī negribu piekrist, ka tas ir īsti pareizi. Priekšlikums tiešām ir šo noteikumus atlikt, un parunājam pagaidām, kas notiks jaunajā valdībā. Jerumkungs, lūdzu. Paldies, kolēģis, atgādināšu vēlreiz. Mums katram var būt savs viedoklis, bet mums ir priekšlikums nodrošināt iespēju
Un es tiešām negribētu uzņemties to atbildīt, varbūt Platēra kungs un Adata kungs to vēlās uzņemties, katras mammas vietā pieņemt lēmumu, cik gados bērns ies bērnu dārzā. Es tiešām neuzņemtos. Es varu par savu bērnu uzņemties kopā ar mammu šādu atbildību, bet es negribētu no domas puses noteikt, cik gados bērns ir jāvada vai nav jāvada. Tas ir mammas lēmums. Pašvaldības pienākums ir nodrošināt pieejamību. Paldies. Platpērkungs. Ļoti īsa replika. Redziet, kas pa lietu, jā, mēs bieži esam dzirdējuši, ka sakarā ar Eiropas Savienības regulām Latvija viena no tām, kas pat vēl nav stingri noteikts, ka tā regula tikai izvirz ideju, mēs jau pieņemam valstiskā līmenī, un pēc tam mēs ārprātīgi nožēlojam, ka mēs esam aizteigušies priekšā, jo viņi saka, bet jūs jau pieņemat, mēs jau tikai izvirzījām šo ideju, ierosinājām, un tas pats arī šeit, beidzot novadam, taču ir arī skaļa republikā jāpalīdz cīnīties par to, lai zinātniski pamatot argumenti, lai valsts risina šo jautājumu. Kāpēc Ķekavas novads vienmēr var tikai izpildīt, varētu teikt šo likumu, kas republikā tiek tagad disputēts, bet mēs jau pieņemam, spītējot visiem. Pie tam es neticu, ka visas māmiņas ir iesniegumu uzrakstījuši, lai no 1,5 gada viņa bērns būtu nodrošināts ar bērndārs vai pabalstu. Es neticu tam, parādiet tos iesniegumus. Un otrs ir, ka mums valsts nenodrošina šo līdz 2 gadiem šo apmaksu, tad varbūt, ka mēs izvirzam šo un pamatoti vēl savācam dažādas argumentus no zinošiem cilvēkiem, no zinātniekiem un palīdzam republikai risināt šo jautājumu. Jo tas ir finansiāls jautājums, tas ir budžeta jautājums, protams, republikas līmenī. Mums nav tik daudz to bērnu un genofonds mūsu jūrī ir drausmīgi zems, tu parunā ar bērnu ārstiem, Mums ir lielas problēmas ar to, ka bērnam, mums ir 1/3 daļa jau faktiski slimi ir. Un kāpēc tas ir? Tāpēc, ka paldies, Platpērkungs, mēs ejam uz to, ka mēs šo jautājumu uz to, ka novadam vajag tomēr palīdzēt republikai sakārtot to, ko viņi tur šaubās, vai viss tāpēc, ka nav arī vienprātība šajā jautājumā. Un te nevajag kategoriski teikt, vai ne, ka lūk, šīs māmiņas nabadzīgas, vai ne, savu bērnu stums ātrāk. Es saprotu, ka jūs gribat ne tikai mamma vietā lēmumu pieņemt, bet arī genofondu uzlabot. Paldies. Tur ir lūdzu nevajag sabot tev runāt vienkārši tikai tāpēc, ka kaut kas man jāpasaka. Sabot. Tu pats saprot, cik muļķīgi izteicies pašlaik. Tā, paldies, pārtraucam debats, un es aicinu balsot par priekšlikumu. Šo jautājumu izskatīt, atgriezt izskatīšanai izglītības komitejā, nodot arī izskatīt finanšu komitejā, sagatavojot aprēķinus, kā tas skar budžetu. Kurš ir par šādu priekšlikumu balsojumu? Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturās. Keisters. Pihtovs. Adats. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums ir par kompensāciju piešķiršanu Lindais Pasparānai, Raivim Breieram, Rasai Dauškanai, Patrikam Heisleram, Kristīnai Vibai Apsai, Ingunai Strasdiņai. Jā, jautājumi viss ir identiski, izskatīti atbilstoši mūsu pašu apstiprinātajam nolikumam, aicinu atbalstīt visus kopā vienā blokā. Ir jautājums Varikungam vai priekšlikums? Nē, jautājums vai precizējums saistībā ar iepriekšējo jautājumu. Jūs man tikko izskaidrojāt, ka bērni var saņemt, tātad vecāki var saņemt kompensāciju tikai tad, ja iet privātajā pirmskolas izglītības iestādē. Jūs pareizi saprat? Ja iet licencētā un reģistrētā. Jā, vai Zemenīte ABC ir licencēta pirmskolas izglītības iestāde? Es par visām iestādēm, diemžēl, nezinu, kā. Nē, te tas jautājums, Juri, jo šī nav pirmskolas izglītības iestāde, tā ir interešu izglītības iestāde. Tad es gribēju precizēt vienkārši, tādu kompensāciju var saņemt arī tad, ja iet uz kaut kādu rotaļu pasākumu vienreiz nedēļā, vai ir jāiet katru dienu uz bērndārs. To es gribēju precizēt. Saistībā ar pagājušo jautājumu tieši. Ja ir licences saņemt, tad viņš... Bet pirmskolas izglītības iestāde vai paņemsiet, šeit ir Zemenīte, ABC. Iestāde, kas jāprecizē, kā ir nolikumā rakstīts. Iestāde, kas sniedz pakalpojumu. Bet uz ko licenci? Ja ir apmācības programmas licenci. Bet te ir interešu izglītības, nevis pirmskolas. Interešu izglītība ir kaut kas cits pavisam.
nosaukums var būt, jebkāds, ja viņiem, tādēļ viņi jau tas pārbauda, jautājums. pirms iet uz komiteju, šie dokumenti tiek pārbaudīti. Viņi ir Ja šo pārbaudīti. dokumentu nav, tad viņš komitejā nebūtu izskatīts komitejas locekļi. Nē, nu ir izskatīti tad, ja? Ir, ja? Un tā tad, es saprotu, ka tie visi skaitās tā kā, bērndārs status, ja? Tas nav interešu izglītība. Interešu izglītība ir cits, ka tu ej zīmēšanas pulciņā vai dejošanas pulciņā. Jautājums ir ļoti vienkārši, vai tas ir pulciņa nodarbība, ja, kas ir organizēta 2-4 stundu garumā, vai tas ir bērndārs, ja, privātais ar licenzi, kas pieskata bērnu no 8 rītā līdz 5 pēcpusdienā. Ideja tāda ir, ja. Ja mēs tagad uzskatām, ka viņš iet uz zīmēšanas pulciņu pie mākslas skolas, pulciņu maksas, ja, Nē, jebkurai darbībai ar bērnu ir jābūt licencei, bet šeit stādās jautājums par to, vai interešu izglītības pulciņš, kas ir ļoti īsu laiku domāts bērnam 2 līdz 3 stundas, nodarbības, 2 vai 1 stunda, tiek pielīdzināta bērndāra statusam. Ideja tāda ir. Kolēģis, Kā ir republikā, es nevaru to pateikt, vai mums ir apstiprināts nolikums, un komitejā jūs taču skatījāt šos jautājumus. Un komitejā bija jābūt, visiem šiem dokumentiem bija jābūt pievienotiem klāt. Kolēģi. Visi skaits mēs komitejā skatījāmies, un te vienkārši jāatbild, balstoties uz šo likumu, balstoties uz tādu un tādu regulu, tas ir pielīdzināms tam un tam. Kamēr to pateikt nevar, tikmēr paldies, ka varīgi šo jautājumu vienkārši uzdev. Kolēģi, es atgādināšu, mēs nerunājām par iestādēm, bet par licenzētas programmas realizēšanu. Un, piemēram, ja Ķekavas ambulants kā pašvaldības aģentūra licenzētu un reģistrētu programmu, kas atbilst mūsu nolikumam, tad Ķekavas ambulants varētu sniegt šo te pakalpojumu. Mēs neskatāmies uz iestādes nosaukumu tādu vai savādāku, vai Zemedīta ABC vai DEF. Mēs skatāmies uz programmas statusu. Paldies. Ideja ļoti vienkārši, vai mēs pielīdzinām izglītības iestādi, interešu izglītības iestādē. Viss, vai var novilkt līdzvērtību starp bērndārs? Kāda ir šī darbība? Vai viņi veic šo pirmšos izglītības funkciju? Ja viņš šo funkciju veic, tad viss kārtībā. Nē, es to saprotu ļoti labi. Tas ir jāpārbauda. Pilnīgi pareizi, un tāpēc šis jautājums tiek tagad vienkārši disputēts, un mēs mēģinām noskaidrot, Tātad, vai 2 stundas vai 3, ka bērns tiek nodots, pulciņa nodarbībai ar licenci, jo licenci jebkurā gadījumā jādabūna ir, ka viņš strādā bērniem. Vai tas ir atbilstoši bērndārza izglītības struktūrai? Ļoti labi, Platperkungs, ļoti labi pacelts jautājums. Un man ir šobrīd konkrēts priekšlikums, kā to dara citas pašvaldības iestādes, citās pašvaldībās, kur deputāti vai darbinieki apmeklē šīs iestādes, kurām dod naudu un pārbauda, kādi tur ir apstākļi, kas tur tiek darīts. Un varbūt tiešām sastādām sarakstu un piesakās, kuri grib, un es ieteiktu izbraukt un paskatīties uz šīm iestādēm, jo, lai mēs zinām, kur mēs maksājam savu naudu. Varbūt, ka mēs tur tiešām neatbilst, dokumenti viņam ir. Konkrēti mēs te bijām dažas dienas atpakaļ Liepājas pašvaldībā par izglītības tēmu, kur pārunājām. Viņi arī plaši līdzfinansē privātās iestādes, bet viņi regulāri arī viņas pārbauda. Varīkungs, lūdzu. Es gribēju vienkārši paskaidrot, kādēļ šādu diskusiju es ierosināju, jo, pēc manas saprašanas, lasot šo te lēmumu, sanāk, ka tiešām, kad ejot, kādreiz pats veidu bērnus reizi nedēļā uz vienu pulciņu, un principā arī viņam bija licence, un viss bija kārtībā. Vienkārši, lai precizētu un lai iedzīvotājiem būtu skaidrība, vai tiešām tā ir, kad vienreiz aizvedot uz pulciņu, viņš var saņemt kompensāciju, vai ne? Tikai dēļ skaidrības, lai visiem būtu vienāda pieeja un skaidrība. Dēļ skaidrības un dēļ vienādās pieejas komentēja, kad mums ir bijuši šādi piemēri arī iepriekš, šie 50 lati attiecās uz situāciju, ja tiek vests, ja tā var izteikties, pilnā slodzē. Ja ir mazāka intensitāte, tad attiecīgi proporcionāli ir mazāka šī kompensācija. Tas ir uz vienādiem nosacījumiem attiecībā uz visiem, kam ir tiesības.
Tā, paldies. Ņemot vērā priekšlikumus ar izglītības daļai organizēt šīs te pārbaudas, kurā aicina piedalīties deputātus, aizbraukt, paskatīties tiešām kā šajās privātajās iestādēs, sevišķi ārpus Ķekaus novada, kas ir, Ķekaus novada iestādes, mēs daudz viņu nav, mēs viņus arī varam apmeklēt tuvāk un pārbaudīt. Tad vai mēs varam balsot par visām kompensācijām? Jā. 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9 un 5, 10. Balsojam, kurš par? Paldies. Pret. Nav, atturās, Adats. Paldies. Līdz ar to lēmumi ir pieņemti. Nākošais ir pēdējais darba kārtības jautājums par policijas uzturdevu papildināšanu. Lūdzu, ziņo Pihtovkungs. Uz komiteju griežas policija, ja ar lūgumu veikt izmaiņas ar papildinājumu, apstiprināta kārtība, kāda tiek noteikts uzturdevas kompensācijas apmars un izmaksa pašvaldības policijas darbiniekam. Un priekšlikums bija papildināt ar vienu punktu, 6.3, ka policijas darbinieks, ja viņš ir būtiski pārkāpis darba līgumu, var notikt darba kārtību, tad uzturdeva viņam nepienākas. Priekšlikums atbalstīt. Tā, vai ir jautājumi deputātiem? Laižānē kungs, lūdzu. Tad es saprotu, ka ietekmes budžeta nav, ja? Pilnīgi nav. Paldies. Varētu būt, ka uz policiju pat ekonomija, jā. Ietekmes budžetu ir iespējams plusā. Tā, vai vairāk, Adat kungs, lūdzu? Es nebūtu runājis, ja nebūtu pēdējā frāze, ja. Jūs man piedodiet, ja tas nozīmē, ka jo vairāk būtisku pārkāpumu būs policijā, jo labāk mums. Mani šāda atbildi neapmierina. Tā ir jūsu interpretācija. Paldies. Aicinu balsot pār sagatavoto lēmumu projektu. Kurš ir par? Paldies. Pret. Nav, atturās Geigs. Paldies. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un domes sēdi mēs slēdzam. Cienījamie deputāti, vai atgādina, ka tuvojās mēneša beigas jānodod būs pirmdien atskaites par darbu un lūdzu savās atskaitēs vēlreiz, ja rakstiet, kad esat kaut ko darījuši, tad arī lūdzu pierādījumus. Tā kā to pēdējā laikā, jā, ja ir saņemti iesniegumi, uz kuriem ir rakstīts atbildi, tad ir jāzina, kāda ir šī iesnieguma, vai viņi vispār ir. Jo ir daži deputāti, kur ieraksta, ka es esmu strādājis ar iedzīvotāju iesniegumiem, kādiem, kur viņi ir reģistrēti, sniegtas ir atbildes un tā tālāk. Tie iesniegumi, kas ir iesniegti domas sēdēs, ir iesniegumi. Ir domas sēdēs. Nē, Adat kungs, jūsu atskaits pēdējā laikā nāk atbilstoši, tur viss var saprast.